3. augusts, Sigulda. Esam Kaķīškalnā, igadējā Army Tough Run skrējienā, kurš notiek jau 6. gadu pēc kārtas. Arī es esmu vienmēr piedalījies šajā skrējienā. Šogad dažādu apstākļu dēļ sanāk izlaist, taču es esmu ieradies arī šeit šādā civilajā tērpā, teiksim tā, kopā ar savām puikām, lai izbaudītu šo atmosfēru, lai izbaudītu šo skrējienu un būtu kopā ar saviem komandas biedriem un arī dienesta biedriem. Army Tough Run skrējiens ir unikāls tādā ziņā ar to, ka šeit var ierasties tauta, šeit viss ir pavelti. Un mēs skrienam trasē kopā ar karavīru. Teiksim tā, ir paredzēts trases gan tautai, gan jaunsardzei, plus arī katru reizi apbalvo, protams, arī vecuma grupas. Un tad ir arī elite, kur skrien 2 apļus, kas ir, teiksim tā, pats izaicinošākais, ko šeit varētu vēlēties. Runājot par šķēršļiem, protams, šķēršļus arī es atceros, un es redzēju šodienas, mums bija dažādi laikapstākļi, tagad spīd saule, iet mākoņi no rīta bija mazliet izaicinošāk, lija lietus, bija dubļi, tas nevienu neaturēja. Mēs esam šeit ieradušies ļoti lielā pulkā, dalībnieki bija ļoti daudz un nevienu lietas nebaidīja. Tas nekas, ka bija dubļi, tas nekas, ka slīdēja kājas un visi bija netīri. Trasē devās ļoti daudz cilvēku skaits. Šķēršļi varbūt izaicinošāk kļuva tieši dēļ tā lietas. Monkey bars, slīdēja rokas, taču tas viss bija izdarāms. Tālāk arī trasē kalnam lejā bija kombinētais šķērslis, kas vienmēr tiek pamainīts, lai neapnīktu cilvēkiem katru gadu jauns izskats, jauni izaicinājumi, taču viss ir izejams un viss ir izdarāms. Ir tikai jānāk un jādara. Līdz ar to aicināšu vienmēr arī jūs nākošgad piedalīties šai pašā Army Tough Run skrējienā. Izaiciniet sevi, ņemiet līdz draugus, ņemiet līdz biedrus un brauciet uz šejien, izbaudīt laikapstākļus, kaut vai tas ir lietas, kaut vai tā ir saule. Kopā būt un kopā darīt vienmēr ir kaut kāda iekšējā tā foršā jauda un tā diena ir izdevusies un turpmākajās reizēs varbūt tev būs pavisam vieglāk izaicināt sev kaut kādās citās lietās. Tā kā, jā, ko man te daudz vēl teikt? Ierodamies, izbaudam un piedalāmies un tiekamies nākošgad šeit pat Siguldā, Kaķīškalnā.